Vairākus gadus atpakaļ Rīgas doma nāca klajā ar ambiciozu mērķi, kad Rīga līdz 2030. gadam ir jākļūst par klimatneitrālo pilsētu. Mans iekšējais izaicinājums bija tāds, kā es redzu mūsu Narvesen tirniecības vietas nākotnes Rīgā. Un pusotra gada atpakaļ bija tā laimīgā iespēja iepazīties ar CO2 Zero kompānijas valdes locekli Jāni Gavaru, kur mēs vienkārši apmainījāmies ar domām, ko nozīmē klimatneitralitāte būvē, sēkās, un tad radās vienkārši traka ideja. Ideja par to, cik klimatneitrāls īstenībā ir mūsu esošās ēkas pašlaik un ko vispār nozīmē klimatneitralitāte. Un aprēķinot mūsu vienu no pēdējām tirdzniecības vietām, ko mēs bijām atvēruši alumīnija un stikla šo te karkasa būvi, mēs sapratām, ka mēs, ražojot šo būvi, esam radījuši vairāk kā 16 tonnas CO2 izmešu. Un Jānis Gavars piedāvāja, ka viņi var apstīties alternatīvus materiālus un pareiķināt, ko nozīmē tāda paša izmēra būvi, ražot no ilgspējīgiem materiāliem. Aprēķini liecina, ka ēkas izgatavošanas kopējo CO2 emisiju summa ir negatīva. Un 92% no moduļu ražošanā izmantotajiem materiāliem ir iespējams atkārtot izmantot vai arī pārstrādāt pēc moduļu dzīves cikla beigām. Pieskaitot aprēķināto ēkas lietošanai nepieciešamo enerģiju paredzētajā 50 gadu eksploatācijas laikā, kopējā emisiju vērtība ir 0 kg CO2 izmešu uz kvadrātmetru gadā. Klimatneitralitātes un vides ilgtspējas principi ir ievēroti katrā jaunā veikala moduļu būvniecības un uzturēšanas solī. Un, lai nodrošinātu optimālu materiālu izmantojumu ar minimālu atgriezumu apjomu un to otrreizēju pārstrādāšanu, kā arī garantētu kvalitāti paredzētajā 50 gadu eksploatācijas laikā, modulis veidots kā koka karkasa pārvietojama moduļa tipa ēka, kuru ir iespējams pārvietot īsā laikā un bez lieliem resursiem. Šim konkrētajam modulim ir unikāls ventilējumu ēkas pamatu risinājums, kas ir ļāvis izvairīties no tradicionāli lietotajiem dzelzbetona plātnes vai lentveida pamatiem, kā arī nodrošināt vides pieejamību, izvairoties no ieejas pandusiem un pakāpieniem. Lielo augstumu iekārtu kompresori ir izvietoti ārpus ēkas, tā samazinot siltuma atdevi telpā, kas arī ļauj samazināt dzēsēšanas sistēmai nepieciešamo jaudu un arī attiecīgi samazināt patērējamo elektroenerģiju. Šāds risinājums mums dod iespēju apkuri un telpas dzēsēšanu nodrošināt ar gaisa tikpat siltumsūkņiem, bet gaisa apmaiņa nodrošināta ar siltuma rekuperācijas sistēmu siltuma atgūšanai augstajā gada periodā. Šīs ēkas energoefektivitāti nodrošina koka konstrukcija, kas siltināta ar kokšķiedras siltumizolācijas vati, kas ir oglekļa negatīva. Un proti, materiāls ir iekapsulējis vairāk oglekļa nekā radīts tā ražošanas procesā. Pēc šāda paša principa atlasīti arī citi apdares materiāli, piemēram, dabīgā linoleja grīdas segums. Šīs būves telpu apgaismojuma risinājumā ir izmantots LED gaismas ķermeņi, kas ir savienoti ar apgaismojuma vadības sistēmu. Savukārt tā nodrošina apgaismojuma jaudas regulēšanu atkarībā no dabiskās apgaismojuma intensitātes, un tā uzturot optimālu un vienmērīgu apgaismojuma līmeni un samazinot patērēto elektroenerģijas apjomu. Un tā nepagāja ne pusotrs gads, kad radās mūsu pirmā Narvesen klimatneitrālā tirdzniecības vieta. Tomēr es esmu ļoti gandarīta un lepna par paveikto. Un vēlos pateikt milzīgu paldies visiem iesaistītajiem. Kopā esam spēruši nozīmīgu soli mūsu CO2 pēdas samazināšanas mērķa sasniegšanas virzienā. Padarīsim kopā ērtu iepirkšanos ilgtspējīgu un ilgtspēju ērtu.